Pirmais pusgads SEB bankas klientiem ir nesis daudz ieguvumu. Kopumā tiem klientiem, kuri iegulda 2. un 3. pensiju līmenī, esam nopelnījuši vairāk kā 24 miljonus eiro, un tas ir vairāk nekā esam nopelnījuši saviem akcionāriem. Tāpat SEB banku kā finanšu partneri ir izvēlējušies vairāk kā 10 000 jauni klienti, gan privātpersonas, gan uzņēmumi. Esam gandarīti, ka martā varējām pievienoties valsts atbalsta programmai ģimenēm, kas vēlas iegādāties savu pirmo mājokli. Ja gada sākumā kreditēšanas temps bija vēsturiski zemākajā līmenī, tad tagad tas ir audzis. Un pirmajā pusgadā esam izsnieguši aptuveni 500 aizdevumus mājokļu iegādēji. Tāpat prieks, ka pagājušajā nedēļā izsniedzām 100. valsts galvoto kredītu ģimenes mājokļu iegādēji. Savukārt uzņēmēji, plānojot savu attīstību un investīcijas, joprojām ir gana piesardzīgi. Pirmajā pusgadā esam izsnieguši 180 miljonus eiro, kas ir neliels apjoms. SEB banka ir gatava darīt krietni vairāk. Šī gada plānos esam rezervējuši līdz pat 750 miljoniem eiro, ko esam gatavi izsniegt aizdevumos saviem klientiem, lai atbalstītu viņus savu mērķu sasniegšanā.